ko, čau visiem jaunā video. Šodien nebrauksim uz nevienu pamestu vietu. Es negribu tikai to darīt šajā kanālā vien, es gribu arī jums parādīt kaut ko no savas ikdienas, kad jau kaut kas interesants sanāk. Kā arī šeit, tādā kā garākā formātā, taisīt manas foto un video misijas ar veciem telefoniem. Šajā gadījumā Sony Xperia 5, jeb V telefons, kurš jau ir gandrīz 13 gadus vecs. Viņš iznāca 2012. gada decembrī, tā kā vēl pusgads, un viņš jau būs 13 gadīgs vecītis. Tā galvenā doma ir, ka es vienkārši staigāju apkārt un tādā kā POV rakursā, tā kā no savas perspektīvas, vienkārši staigāju apkārt, meklēju un taisu bildītes, un pēc tam arī viņas rādu uz ekrānu un rādu, kas tur ir sanācis. Vienīgā problēma ir tāda, ka es nezinu, vai jūs redzēsiet, bet redzat, tas kameras stikliņš viņam ir diezgan nobružāts. Bet nu kā ir, tā jādzīvo, vai ne? Un tā ir galvenā doma, ko es ar to visu gribu parādīt, ir tas, ka neatkarīgi no tā, cik jauns vai vecs tavs telefons vai kamera ir, ja? Cik viņam tur ir megapikseļi un izšķirtspējas un vispārējais. Protams, tas ir svarīgi, bet tas nav vienīgais faktors. Tā kā sākam. Nu ko, kamera mums ir vaļā. Mēģināsim uztaisīt pirmo foto. Es domāju, šajā video es baigi neaizraušos ar pēcapstrādi. Es vienkārši jums parādīšu uzreiz pa taisno, kas nāk ārā no telefona, kāda tā bilde ir. Pēc tam varbūt kādā citā video, citā vlogā, tad pamēģināsim uztaisīt oriģinālo bildi un pēc tam vēl apstrādāt to versiju. Bet šajā es vienkārši gribu tā kā parādīt, ko reāli, kas nāk ārā no viņa. Ko jāuztais bildīt ar pašiem bunduļiem. Jā, nu viena lieta noteikti ir tas, ka vecākam telefonu viņam daudz grūtāk būs uztvert informāciju gan gaišajos reģionos, kas ir saule, debesis gaišas vai ne, un ēnās, tumšajos reģionos. Jaunākiem telefoniem tomēr un kamerām tā ir daudz lielāka priekšrocība, ka viņi spēj tā kā uztvert visu, kas ir daudz tuvāk, tā kā mūsu acis arī redz, vai ne? Nu šim Sony telefonam tas nākās daudz grūtāk, tā kā tas jāņem vērā, meklējot tos kadrus. Redz, ka pieņemsim tur, kur viņam nav tik daudz tā kontrasta starp gaišajiem un tumšajiem reģioniem. Tā bilde ir ok. Vai ne? Bet ja mēs pagriežamies kaut kur šeit, man šeit viss ir smuki, gan debesis, gan viss šeit ēnās ir redzams skaisti, bet kā redzat bildē šeit no Sony telefoniņa, nu, debesis principā gandrīz vai baltas, un arī tajās ēnās diži daudz ko nevar ieraudzīt. Tas ir viens tāds no, vislielākajiem mīnusiem, es teiktu. Kaut kā pa sliedi varbūt. Ir, protams, gadījumi, kad, pieņemsim, šādi te fočējot sliedi, būtu ok arī centrēt viņu vienkārši, vai ne, bet kaut kā foršāk liekas skatīties uz to bildi, ka nav kaut kas tā kā nogriezts pie pašas malas un kaut kas tā kā krīt ārā. Tā nav tā kā balans tajā bildē kompozicionāli, vai ne, bet tad, kad tu tā kā bišķiņ pagriezies, pabīdi šitā tā, lai visa bilde no visām pusēm, visiem stūriem ir tā forši un piepildīta tā vienmērīgi, tad uzreiz arī viss kopumā iedod tādu patīkamāku efektu. Reku šito uzrakstu varbūt. Gurķim maziņš. Tas trepis varbūt. Es tikai tagad sapratu, ka es jau esmu pieradumu no tā, ka es visu laiku šādu veidu video taisīju priekš TikTok un Instagrama vertikāli. Es tās bildes arī bliežu vertikāli, ne, bet šajā gadījumā laikam būtu labāk, ja es viņas taisītu horizontāli tomēr, vai ne, tā kā turpināsim visu darīt horizontāli. Labi, aizbrauksim uz kādu citu lokāciju. Jā, arī šajā bildē es kompozīciju taisīju tā, lai strūklaka ir viens punkts, kur it kā paskatīties ir tā kā vienā sānā un apakšā, un atkal baznīca ir otrā sānā un augšā, un pa vidu ir tā māja un viss pārējais, un tad uzreiz tā kā visa tā bilde izbalansējās. Kompozīcijā ir daudz visādi tie tehniskie parametri, pēc kā vadīties, bet liela daļa, manuprāt, ir arī vienkārši sajūtā. Tu vienkārši jūti, vai nu ir, vai nu nav. Labi, noiesim no lejā pie soliņa. Še vēl nefokusējās, what the fuck? Redz?
Tā kā ir, un tagad aizgāja pēkšņi kaut kas iegļučī. Jā, vēl viena lieta, kas būs liela priekšrocība jaunākiem telefoniem, būs ātrums, telefona ātrums. Reāli kaut kas iegļučī, kaut kas nenofočējās, kaut kas vienkārši pilnīgi iestrēgst un, jā, ir tomēr vairāk mīnusi nekā plusi veciem telefoniņiem, bet tomēr, ja nav variantu, tad var arī šādi. Labi, tagad gan dosimies Dobeles centru un uztaisīsim kādu video. Uztaisīt pilnu kadru baznīcu, bet tas leņķis viņam ir tik šaurs, ka man ir jāatkāpjas gandrīz kilometru atpakaļ. Lūk, kā varējāt redzēt, stabilizācija viņam ir diezgan drausmīga, tāpēc man būs jāliek pēcapstrādes programmā virsū papildu stabilizācija, kas nedaudz tā kā iezūmosies, iekrupēsies klipā iekšā, bet toties viņš nebūs vienkārši, jo viņam it kā tur rādās, ka ir kaut kāds video stabilizers, bet, manuprāt, no viņa tur nesmakas nav. Kā arī es iepriekš teicu par to dynamic range, par to, ka viņam grūtības redzēt gan gaišajās, gan tumšajās vietās, bet ja to materiālu tomēr paņem kaut kā un sačinī un pieķūnē un kaut kā uztaisa kaut cik skatām, tad, kaut kāda tāda viņam tāda, tas izskats tam attēlam ir tāds retro, man liekas, viņš piedod tādu retroīgu jau sajūtu. Es domāju, ka tas arī būs šim video, jau visticamāk šovakar vai rītdien es jau braukšu atkal uz vienu pamestu vietu, un es domāju, ka kādā pamestā vietā arī uztaisīsim fotomisiju, tā kā, tiekamies nākamajā video. Pīsiņš!